mošeja ir pakreisi pirmā. Tā, nu mēs atrodamies Bērīga parkā, kas ir Lutonas visislāmiskākais rajons, un mēs braucam uz mošeju šobrīd vietējo. Šis ir rajons, kur ar likumu aizliegts britu nacionālistiem parādīties, radikāliem nacionālistiem, tāpēc, ka savulaik viņi izraisīja šeit pāris teroraktus, iemetas Spridzekli skolā. Lūk, šeit ir vieta, kur viņi iemet Spridzekli. Ja. Par to mums Latvijā neviens nestāstīja, un vēl viens terorakts te tika veikts, tāpēc viņiem ar likumu ir aizliegt šeit parādīties. Un šeit ir arī politiski viena no visaktīvākajām vietām, kur saskaras vietējo britu patriotu nacionālistu akcijas ar antifašistu, liberāļu akcijām. Un katra šāda akcija valstī izmaksā apmēram 2 miljonu sterliņu mārciņu, jo tiek mobilizēti ārkārtīgi lieli policijas spēki, helikopteri. Un, nu jā, tas joprojām notiek. Es ceru, ka man arī paveiksies, un sestdien, svētdien es kaut ko tādu ieraudzīšu un varēšu aprunāties arī tiem cilvēkiem, kur piedalās tajā vitā. Bet tagad es mēģinu izbaudīt islāma vidi Londonas pievārtē.